Ilzeskalna pagastā dzīvo vairāk nekā 880 iedzīvotāju. Pagastu veido 62 ciemi, kuru centrs ir Ilzeskalns. Pagasta teritorija ir pauguraina un gleznaina, te ir daudz mežu un ūdeņu. Agrāk Ilzeskalnā bija arī pamatskola, bet tā ir slēgta. Skolēniem tiek organizēts transports, kas katru rītu tos nogādā blakus pagasta skolās, Nautrēnos vai Verēmos. Daži skolēni izvēlas doties arī uz Rēzekni, tomēr Ilzeskalnā vēl joprojām darbojas pirmsskolas izglītības iestāde. Mums ir izremontētas koplietošanas telpas, ir toaletes, mums ir jauns līnalejs, kosmētiskais remonts. Mums nesen bija pieņemšana 30. datumā bija. Un teica, ka ļoti labi mēs esam sagatavojušies jaunajam mācību gadam. Sakiet, lūdzu, cik bērnu pašlaik apmeklē bērnu dārzu? Pašlaik bērnu dārzu apmeklē apmēram 38 bērni. Un vai tie ir bērni tikai no Ilzeskalna pagasta vai arī no citiem pagastiem varbūt nāk? Šie bērni nav tikai no Ilzeskalna, viņi ir no Ilzeskalna pagasta un arī, protams, arī no Reizeknes pilsētas, jo mēs esam diennakts bērnu dārzs. Un vai daudz tādu bērnu, kas paliek visu diennakti? Jā, ir diezgan daudz bērnu. Paliek 15 gabali paliek uz nedēļu bērni. Ilzeskalna pagasta teritorijā ir 103 saimniecības. Pagastā lauku uzņēmumu galvenie pamatvirzieni ir lopkopība, graudkopība, kokapstrāde. Dažas no lielākajām saimniecībām apmeklējām arī mēs. Zemnieku saimniecībās Māris un Dimanti pavērojām, kā notiek ziemaskviešu sēja. Nodarbojos ar lauksaimniecību, ar graudkopību un bišķi ar lopkopību. Un cik jūs ilgi ar to visu nodarbojaties? No 90. gadiem, no 93. kopā sākumā ar vecākiem un tagad pašam savā saimniecībā. Lauksaimniecība nekad nav bijis un nebūs liels bizness, bet tas ir darbs un tas nav hobijs, tas ir darbs un arī iztikas avots. Ar lauksaimniecību, lai nodarbotos, tam ir jāpatīk, jābūt patikai pret to, jo es saku, tas nav bizness nekāds un nekad viņš nebūs. Vienkārši, ja ir patika uz to, ja ir interese, tad var nodarboties ar lauksaimniecību, bet ja savādāk grib, kas uz ātru roku uztaisīt lielu biznesu, tas diez vai kad sanāks. Arī Māra brālim Elmāram ir sava saimniecība. Juridiski tās ir atsevišķas saimniecības, taču brāļi savā starpā sadarbojas un palīdz viens otram. Man ir pamatā lauksaimniecības ir tikai graudaugi, ir vēl tiek sniegti tehnikas pakalpojumi. Tīši tas, kas ir munā kompetencija. Sakiet, lūdzu, kā jūs sākāt nodarboties ar lauksaimniecību? Sākums bija ļoti vienkāršs. Tas 88. gadā beigu vidusskolu, i pēc vidusskolas sācies jau uzsatēja. Mēs te atmūdējām tamā laikā attīcīgi. Varēja jau atgūt īpašumus, kas bija kaut tā vecvecājiem, pīdieriešu vecājiem. Te ir zemēte tā padruscinēja sākumu. Sākumā bija, protams, ar vecākiem kopā. Ko tev ībieki, saka tos visus lītus iniciatori. Mēs gājām pareigā. Es, broļs Mārs, Valdis turēs jaunākis broļs, Nelalas bija, tā sākam ņemtīs. Pa tiem gadiem padruscinēja bija go-klot tos platēbenis, tagad jau tāda diezgan normāla saimniecība, jāsaka. Mēs esam uzpār tāda ģimenes saimniecība, visi strādājam kopā. Dainim Brancānam pieder viena no lielākajām Ilzeskalna pagasta saimniecībām. Ar lauksaimniecību sācis nodarboties, kad saņēmis atpakaļ savā īpašumā senču zemi. Paša galvenā nozare ir pienlaukopība reāli. Ir graudus audzējums priekš lopiem un kaut ko pārdošana. Un cik tas ir perspektīvi šāda nodarbošanās? Kāds perspektīva? Mēs jau citu neko neprotam. Ko protam, to darām. Ienesīga viņa nezinu, izdzīvot var. Un vai nekad nav bijušas domas, teiksim, kaut kur citur pārvākties, vienmēr šeit es ir gribējis palikt? Nē, pārvākt laimi jau var meklēt, bet vienmēr ir labi tur, kur mums nav. Kur mēs esam, tur tā ir dzīve. Nākamo mēs apciemojam Valdi Kūkoju. Viņš visu mūžu dzīvojis un apzinīgi strādājis Ilzeskalna pagastā. Neatkarīgi no apstākļiem nekad nav vēlējies pārvākties citviet. Pašlaik Valda īpašumā ir teju 50 govis. Ar tām arī saistās viņa pamatnodarbošanās. Es nodarbojos pēdējos gados tikai ar lielo paudzēšanu, vairāk neko. Un kā radās šī ideja, kā tas aizsākās? Tas aizsākās, kad vispār šeit visu uzcēlu no sākuma. Nodarbojos ar cūkopību,
Tas vispār bija neizdevīgi, un pēc tam pārgāja uz lielopiem tā pa šodien dienu. Un cik lielopu audzēšana ir lielas perspektīvas mūsdienās? Nu, teiksim tā, pagaidā, salīdzinot ar cūkkopību, protams, ka izskatās, ka labāk ir. Nu, kas tālāk būs, nav zināms. Nu, kā pagājuši gadu vispār bija normālas cenas, tādā garā, ja turpmāk tā būtu, varētu strādāt. Arī Tija Livziniece kopā ar vīru Pēteri dzīvo un strādā Ilzeskalnā. Viņi cenšas strādāt tā, lai nebūtu jāņem bankā kredīti, ar visu pamazām tiek galā paši. Modernā tehnika viņiem nevieš uzticību, tādēļ savā darbā Livzinieki labi tiek galā ar padomju laikos iegādāto. Tāpat kā daudziem citiem Ilzeskalna pagasta iedzīvotājiem, arī viņu nodarbošanās ir graudaugu audzēšana, tomēr izveidota arī neliela kokzāģētava, tā teikt, viena nodarbošanās atbalsta otru. Graudaugi aizsākās paši no sevis, pa mazītiņām. Sākumā bija daži hektāri, kas sākām strādāt, varbūt 6, kādi 5, un tagad vairāk ir, daudz vairāk. Kokapstrāde aizsākās, kā vienkārši nopirkām zāgi savām vajadzībām, un tā radās. Tā kokapstrāde sākām iepirkt zāgbaļkus, savi meži ir iepērkam. Vai tas un kāpēc tieši Ilzeskalnā jūs to nolēmāt ar to visu nodarboties? Ilzeskalnā? Tāpēc, ka šitās ir manas mājas. Te es esmu dzimusi, augusi. Tā sākām dzīvot. Vienu brīdi dzīvojām pilsētā, un tad kaut kur 92. gadā atbraucām atpakaļ uz šejieni. Tukša māja stāvēja, sākām saimniekot. Neviena vien turista un atpūtnieka interesi Ilzeskalnā piesaista Pētera Gailama keramikas darbnīca. Pēteris sevi uzskata par Ilzeskalna pamatiedzīvotāju. Pilsētas dzīve keramiķim šķiet apnicīga. Labāk viņš jūtas laukos, jo šeit ir tuvāk dabai un mālam. Bez gadu 20, kā strādāju ar moliem, taisu pūdus, var sacēt pūdnīgs vai keramiks, kuram labāk patīk. Bijis jau 20 gadu, aptuveni soku strādāt 90. gadā laikam. Varētu sacēt, ir pamatnodarbošanās, bet arī bišķi strādāju Rogovkā, bērnu mākslas skolā, mācu arī bērniem veidošanu, keramiku tīša. Un ko jūs darat ar saviem māla izstrādājumiem? Visi jau lielāko daļu domājot jau pārdošanai, protams, ja jau te ir pamatnodarbošanās, tātad visi tī trauki domāti cilvēkiem. Arī gan teik pārdoti, dāvinoti, mainēti, dažādos veidos. Ilzeskalna pagastā gan agrāk, gan šobrīd dzīvo un strādā uzcītīgi ļaudis. Te dzīvojas gleznotājs Jānis Gailums, kurš eļas un punktošanas tehnikā atainojas dabu, cilvēku portretus, gleznojas arī abstraktus darbus. Šobrīd pagastā nemitīgi tiek domāts par attīstību. Nesen pagastā ir atklāts krucifiks, kuru izveidojis vietējais iedzīvotājs Ēriks Dančs, kas ir kā apliecinājums cilvēku ticībai. Rekonstruētas ielas un ne tikai. Pavisam drīz jaunas telpas iegūs Ilzeskalna bibliotēka. Ilzeskalna pagastā cilvēki ir draudzīgi un atsaucīgi. Apciemojot teju katru iedzīvotāju, mums pretī raudzījās smaidīgas un strādīgas cilvēku sejas.